Varbūt tu vakarā aizmirsi aizboltēt ārdurvis. Skaidri zinu, ka aizboltēju. Atkal. Vaļā. Atkal. Vakarīt arī bija vaļā. Domāju, tu nakts staigādam atstāji. Nē. Es noguļu līdz rītam. Dīvaini. Vai Juris nespētu rast mieru? Ja arī tā būtu. Gariem gult netraucē. Tad Enija ar burvestībām atver un staigātē. Es jau sacīju. Stāv man aiz muguras, kad es vienatnē kaut ko strādāju. Bet tieši šajās dienās kopš Juris es neesmu manījusi. Nu, varbūt puikas. Nē, es piegāju puikas. Visi trīs gulēja. Man ir bail. Ka tikai tas nenozīmē atkal kādu nelaimi. Re, nu, solījās ilgi dzīvot, bet testaments palika neparakstīts. Jā, bet nu jau veidojas pavisam cita situācija. Mātei, vai kā viņas tas vārds? Katrīna, nu jā. Tai Katrīnai jau nu vīri pienākas puse no nārbuļiem. Otra puse ir manto Juris sieva vienādās daļās ar 3 dēliem. Tad, katram 4. daļa. 8. pareizi. Katram 8. daļa. Jā. Sašķēlēs tos lielos un varenos nārbuļus. Gan jau sastrīdēsies. Zemes dēļ latvietiem acis ir rauno pieres. Jā, te nu bija tā ilgā dzīvošana. Bet lai pats sev pieliktu roku. Bet tas Niklaus taču šoziem pašu saimnieku aicināts dzīvoja un strādāja nārbuļos. Nu, droši vien būs sanīdušies. Nu, kādu tēvu zemi tad algādzim ar saimnieku dalām? Tu nezini, jo šeit ienācies tāpat kā Niklaus. Ne jau tēvu zemi, bet sieviete. Skaista Enija. Kā tu domā, kāpēc viņa tik smuka būdām tik ilgi mētās aizsēdējās? Būs deguna pārāk augstu cēlus. Nu, tas arī. Bet es domāju, ka neviens prātīgs ņēmējs neradās, jo viņa bija sadzīvojusi ar Juri bērnu. Bet kur tev bērns? Bērns. Tas atradās nārbuļu saimnieku kāzgultā. Beigts. Nedzīvi dzimis. Es domāju, ka Niklaus par to neko nezina. Bet es biju klāt. Kāzās lūgts, kā kaimiņš, kaut arī attāls. Nu, protams, es pie gultas nelīdu. Sievu redzēju. Un līdz ar to ar tās kāzas izputēja. Jā, nabaga Ieva. Kas gan viņai viss nebija jāpārdzīvo. Tā gan tanī pusē ar kāzām neveicas. Bet nu jau 7. gads tam vecākajam puikam, ko saimnieks gribēja par mantinieku. Kas zina, ko kā visus šos gadus Juris ar Eniju Daruteģu būda atrodas netālu no nārbuļiem. Nu, un tikko uzrodās Niklaus un šī precas Juris cilpu kaklā. Es ar tā gribētu. Ko tā? Cilpu? Nē, slepenu, mīļāko. Uz gadiem un smuku. Kāpēc tu nenāc gultā? Es nevaru būt tava sieva. Es gribēju,
Mēģināju, bet nespēju. Kāpēc? Es nevaru bez tevis. Te ir tava gulta. Nāc. Neuzmācies. Nekad man vairs nepieskaries. Es nožēloju, ka es viņu nenožņaucu tad, kad mēs cīkstījāmies pa sniegu. Ka es viņu nepagrūdu zem krītošās priedes. Tas nebūtu līdzējis. Pasaki, ko labu viņš tev ir izdarījis? Tu esi pārliecināta, ka viņš tevi mīlēja. Bet tu taču mani mīlēji. Kas tik pēkšņi varēja notikt pēc kāzām? Es domāju, ka tikai dzīvs var. Kopš viņš ir miris, mēs esam vēl vairāk atšķirti nekā, kad viņš bija dzīvs. Ja sieva spītais, tad vīram jau nu gan neklājas vārtīties pa grīdu kā sunim. Esmu aizgulējies. Kur? Teicu, viņas gaitas pašai vien zināms. Ja tu gribi palikt vienīs vīrs, tad parādi viņai, ka tāds esi. Kaut ar varu. Lai kliedz, mēs izliksimies, ka nedzirdam. Ko tas nozīmē? Iešu pa vakariem, krogā un godos spēlēt. Tur mani vismaz aicina un gaida. Mājās nākšu, kad vienie mani meklēs un sauks. Tā arī viņai pasaki. Labāk tu pats. Pats? Ja viņa no manis vairās. Kas tas durvis dauza? Vējš. Tikai vējš. Mamma! Ko tu te dari? Neidzi, rēķina. Vai tad tas skolā taisies iet? Nē, Dēliņa. Es jau skolas esmu izgājusi. Tev, Janelīte, ar rudenī būs jāiet. Es gribu, lai jūs visi trīs mācītos. Es nemaz negribu. Būšu karavīrs. Šaušu. Ar šaušanu vienu iztiku nenopelnīsi. Tētis stāstīja. Tētis bija karā. Tur visu dot par velti. Šautenes un mēteli. Un mēs arī. Tur daudzas nošauja. Un tad neko. Neko vairs nevajag. Nu, tad es būšu ģenerālis. Ģenerāļus nenošauja. Viņi sēž štābā. Nekur nespruks, Dēliņa. Būs vien jāmācās, un nevis par ģenerāli, bet par Nārbuļu saimnieku. Tu jau esi saimniece. Un vecmamma. Un tēvs. Mamma, kāpēc viņš bija izkāris mēruli? Tētis jau vienreiz mani par to sabāra. Pēc mums Nārbuļu saimnieks būs tu, Jānīte, jo tu esi vecākais dēls. Tā ir nolikts no senseniem laikiem. Ūvem un Edgaram būs jādodas pasaulē. Mēs visi trīs būsim Nārbuļu saimnieki. Tad jau no vienas lielas, stipras saimniecības iznāks trīs nikulīgas. Vectētiņš tā negribēja. Viņš bija noteicis, ka Nārbuļus nedrīkst dalīt.
Neaiztiec. Nav tā. Atnāca papriecāties ragana. Varēja likties mierā, kad nu viņš ir miris. Tavs asars vēl priekšā, Ieva. Pie tām tu pati būsi vainīga. Tāpat kā pie viņa nāves. Es? Tu izaicināji likteni, gribēdami izdzēst viņu sirdī mani. Es neko par tevi nezināju. Kāz naktī uzzināja, kāpēc paliki, nebeig prom. Paprasa, vai viņš ar tevi bija laimīgs. Tava sirds zina atbildi. Neko vairs nav iespējams grozīt. Ko tu gribi te vēl nākdama? Te es dzīvoju. Te mēs bijām laimīgi. Te ir viņš. Atdevu to, kas viņam piederēja. Neiedrošinies tai pieskarties. Kas tai pieskarsies, mirs briesmīgā nāvē. Tagad ej! Tagad ej. Tagad ej. Tagad ej. Tu nogriez bīzi? Kur tev bīzi? Ko Dievs valodu arī zaudējusi? Ko Dievs cilvēkam tādu mantu devis? Viņš to ņem un izpost. Ko Dievs es tev to bīzi izaudzēju? Ķemmēju pienu. Mazgāt tik grūti bija. Es sen pati mazgāju. Un tad atdod. Ja es nogrīz, tad atdod. Jāved uz pilsētu. Bet izdosies frizēt tev pārdot. Redz, te vienu matu par daudz. Cits gatavs naudu maksāt, vai dabūt liekos. Man bīzes nav. Jau atdevu. Kam? Kam? Tu esi padomājis, ko Niklaus te teiks? Es vairs neesmu Niklaus sieva. Tas, ka vīrs dažas dienas nav bijis mājās, neko nenozīmē. Tu esi vainīgi, jo kultā blakus ņēņi. Pati kaut kur klimsti apkārt. Bet precējies vajadzēja domāt, ko dari. Jā, nevajadzēja precēties. Tev viens tevs ir zārkā, otrs nelaimīgs. Enī, tev no sirds. Ienēc to sēdzi. Mīlestība. Шапан. Дзенкуе.
Visi pagastu mājā jāpiemeldē. Matka Baska. Tur Jadviga uzzinājusi, ka mums vajadzīga kalpone. Jadviga. Es saimniecei jau teicu. Deņ dobri. Mēs esam divas saimnieces. Es klausos, poliet ko? Čevišķa Polka. No vojevodists Mazavecka. 3. gadu Latvijā. Viss sieviešu darbs protu, varu arī cūkai papļaut, ja vajag, bet siengāzes gan neesmu. Nevajadzēs. To dara vīri. Pa. Bet kāpēc tā? Tūlīt pēc Jurģiem prom no saimnieka. Kas atgadījās? Sastrīdējāties, jeb varbūt liela muti brūķē? Lūdzu, muti kā jau polietē, ne lielāk, ne mazāk, bet par kroplu pataisīt neļaušos. Es Jurģos tik un tā būtu gājus prom. Tur akalējā, ūdens lopēm un pašiem pret kalnu jānes. Pārauties vai? Pie kura saimnieka dienēja? Rumpēnos. Tā. Nu, bet kā tad saimnieks? Rokas nepalaida? Tak. Kā pie salmiem vai sienu tā čamdīt. Boža ratu pasargāja. Jums ir daudz lopu? Skatos lielu kucu. 10 gložas. Nu, man jau pagrūtu. Nu, jaunā saimniecā vairāk. Nu, te pa māju, bērnu, plīts, nu tā. Man jau galvenais, lai samaksā un jums virs galvas. Nu, tad norunāsim naudas lietas. Dziņu gripaņi? Mīlestības gribas, ko? Es skatos, Alberts. Puisis sakars kā pletīzērs, bet baidās. Nu, kas vai tad tev viņš nepatīk, ko? Ļauties tāpat vien? Pušķai! Nē. Nē, nav nekādas jēgas. Izmākoties varēja vecajā vietā, saimnieks uz to bija jāstras. Dabūt bērnu, pēc tam skrien kaut kāds līdzinies? Nē. Es gribu zināt, vai būs ņēmējs. Nu. Kāpēc tad Alberts nebūs ņēmējs? Tu jauna, skaista, dūšīga ņipra. Ko? Saimniecē laikam vīrs bija pirmais un vienīgais. Citām tā neveicis. Uz spaidīšanos viņi visi. Bet no siena kaudzes līdz baznīcai. Oi, cik grašs ceļš ejams. Boža iekšīna. Jēzus Marija. Paņi. Šaprāšana, ko tu te meklē? Tur, durvis vaļā. Nāciet skatīties, tur kāds bijis. Es gāju uz kūtas, bērns gandrīz izšļuka ārā no rokām. Jēzus Marija, tas taču nevar būt cilvēku pēdas, ko?
Kas tad tagad pa sniegu basām kājām? Oi, Jēzus Marija, viņa čistas jau. Ej pie darba, Jadviga. Un neaizmirst, ka nelabajiem ir golskājas. Bet tās taču nevar būt arī vīriešu pēdas. Varbūt sievietes. Nu, taču jūs pats saimniece. Jēzus Marija. Varbūt bērni. Jājūt zirgs, vedīsim pie ārsta. Kas ar viņu noticis? Un kāpēc tieši šorīt, kad tās pēdas sniegā? Bail sacīt, bet man domāt krītamā kaite. Kad es dienēju muižā, tur bija gan zēns, kurš, ja pārbijās kritka ar zemi, raustījās un puts nāca pa muti. Barons paskaidroja krītamā kaite. No kā? Vai es zinu, esot ugunsgrēkā pārbijies. Pārbijies? Varbūt Jānelim no tā, ka viņš tēvu tādu redzēja Rijā. Kungs, kaut tikai nebūtu uz gadiem kā Jurim ar elpas trūkumu. Pasēd pie viņa. Es neiešu, darba gaida. Jūdz nost. Nevajag. Aipuj, atpūšas. Tomēr derēt ārstam par... Citreiz, kad nebūs tik izmocīts. Jāne. Jāne. Nārbuļkalns drīz būs melns. Pagājušajā gadā visi vēl te ritēja kā jūra nolikts, bet šogad domāju, ko kur sēt. Albert. Ar vīriešu acs vislabāk redzams. Jā, pavasars solās būt agrs, bet ko tad es? Likt jau ir tikai līdz Jurģiem. Gribētu zināt, vai jūs man paturat. Kas tā par runu? Kāpēc agrāk neko neteici? Lai man saimniece mācītu. Mēs divi sieviešu cilvēki, pļavas, lauki, zirgi. Kādreiz nav bijusi mūsu daļa. Tur vīriešu prāts vajadzīgs. Mēs ceram, ka tu mūs nepametīsi. Nē, es šeit pirmo gadu visi jau zini. Lauki ir lieli. Viens ar zemes darbiem galā netikšu. Vajadzētu pieņemt otru kalpu. Varbūt apsēsim mazāk. Tad iztiks viens. Es parēķināju. Klēts celšana, kalponi, tiem iznāk, bet ja vēl kalps, vai spēsim sekt izdevumus? Lauki jāapsej un klēts arī jāceļ. Citādi baļķi sāks trupēt. Tā jau vispār gadu vēlāk nekā saimnieks izdomāja. Būs raža, būs ienākumi. Un savu algu es esmu gatavs pagaidīt. Līdz rudenim. Tas gan labi. Kad pārdosim graudus, tad arī samaksāsim. Nu tad noslēgsim jaunu līgumu. Tu varētu būt mums ne īsti vairs kalps. Bet priekšstrādnieks. Ja būs jauns kalps un kalponi, tad vajadzēs kādu, kas viņus
pieskatu un pakomandēji. Mums arī jau noķēķi pa daudz tālu. Ar mieru, saimniec. Es jau visu gadu skatos, kur roku jāpieliek. Manīju. Es braukšu ar riteni. Nolaid sēdekli. Nav jau mana darīšana, saimniec, tomēr jāliks ir 2 vīri. Citādi man būs jāiet palīgā, vainags likt un spāris sliet. Un kāpēc ne? Tad lauka darbi kavēsies un beigās arī klēts neies uz priekšu. Bet līdz jaunajai ražai jādabū zem jumta. Lauki vēl nav apsēti, bet tu jau rēķini ražu. Kārtībā. Jādomā uz priekšu. Labi, Albert, es padomāšu. Varbūt tev taisnība. Saimniec! Saimniec! Iet, jāsta. Izstāst par Janiju. Man liekas, ka ar puiku kaut kas nav īsti kārtībā. Bet pēdējā laikā taču nekas nav... Viennakt balts poks staigāja pa gan ceļu kārtīm. Es pīdomā jāiet skatīties, tikmēr nokāp nāc pretī un pagāja garām, kā neredzēdams. Kāpēc man uzreiz neteici? Es sācis bāzt deguns citu darīšanās. Ai, iečiņiem stīd. Vai tu esi sākus lūrēt, ko citu dara? Nav smuki. Smuki nav pielīst saimniecei. Sagribējās saimnieku godu ne tikai darbos, bet arī pie saimnieces sāna. Ievalda vēlīti, ka nenodilst kā veci izskats saimnieku vietu. Nemurgo par gultu. Murgo vien, bet par manējo. Tā mīkstāk. Ko tad tu dari? Es domāju. Cik tev asā āda? Bet tu pamēģini te. Bet tikai tam ir jābūt mūsu noslēpumam sarunāt?
tad? Paisti. Ak, tas Markiņš, tu taču teici, ka tu neteiksi. Es jau neteicu, ieteikšu brāļi. Tad, kad izauksiet lieli. Nākamgad. Nākamgad. Чему это бы не достать? Ясно, холера. Ай, Иисус Мария. Иисус Мария. Vai te kāds ir? Dzień dobry. Vai viņi mājās? Nav, ko gribi? Taču nebija dzirdēts, ka kaimiņos bērns būtu piedzimis. Puika vai meitene? Meitene. Un kur tad māte un tēvs? Saimniece sūta izjošņāt, kas dardeģos notiek. Jā, Bože, ratu viņa, saimnieces nemazam nezinu, es pati. Man vajag raganu, būru vienalga, kas karts izliek un pamāc, kā puisi pieturēt. Nāc iekšā. Ģivčinka. Kā te sauc? Mirga. Jak. Cuda. Ne poļu, ne latviešu, ne krievu vārds. Einītā gribēja, varbūt pat izdomāja. Nē, labāk projām, es nezīlēšu tev. Dačega. Kāpēc? Kāpēc tu no tām mājām nāc? Nerozumiem. Es naudu neņemu. Nākotni par naudu nav nopērkam. Bet, ja dod atpakaļ, mest būtu grēks. Tu nedrīkst šeit nākt. Ko tu dari svešā rijā? Te ir mana vieta. Tu savējo vēl neesi atradis. Tā ir tukša. Kur tad ir tā vieta? Pasaki, ja zini. Tu protāt būt un zīlēt? Jā, var. Jums, Nārbuļu ļaudīm, turpmāk bieži vajadzēs padomu. Arī tavs prāts nespēj saprasties ar tavu sirdi. Tu gribi atteikties no tā, kas jau iegūts, cerot dabūt to, kas tev nepienākas. Jā, tu visu zini. Pasaki. Es dabūšu to, kas man nepienāks. Ja nesteigsies pārāk ātri un nevilcinosies pārāk ilgi, tad dabūs ko kāro un nepazaudēs, kas tev jau rokās. Es nesapratu. Pagaidi. Paskaidro. Pagaidi. Kur tu paliki? Paskaidro. Vai tev kakls sāp tāpat kā tētim? Nē, man par laimi nesāp. Tad ko tu tur pētīji? Tāpat vien. Skatos, vai es neesmu veca. Veca gan. Veca gan. Jādviga ir daudz gludāka. Jā.
man griezt rabarbers. Edgar, Janeli, Ulīte. Ar nāstriem, lūdzu, uzmanīgi. Lūdzu. Tā, katram rabarbers. Edgari. Lai vakarā būtu ķīsels, paldies. Lūdzu. Uve, griežam. Jums taču man ir jāpalīdz, vai ne? Prātīgi nogriežam lapiņu, noņemam miziņu un sagriežam mazos gabaliņos un varam lielajā bļodā. Savos sagriežam. Tad bir... Vēl viens. Tāpēc, lūdzu. Paldies. Otrs. vairs nebaidos, es vairs nebaidos. Es vairs nebaidos. Nebaidos. Es vairs nebaidos. Nebaidos. Jānelīs! Podēmu! Zādai, Jānek! Es būšu! Puikas, miers! Ar pašai bērni būs, tad ar tāpat rīdīs. Не знам. Vēl neesmu atradusi, kas uzstājas. Rekas man ir! Jāzagāt, kur tu esi? Kur tu esi? Jāzagāt! Janelī. Reku saimnieks gaida. Vasaras saimnieks! Dievs palīdz! Poļģis, ah, tā, šo. Abi kūki. Jā, labi. Tik tev pamars.
A može pītiks. Gona pakaltuši, gona. Zaļūs metas iekšā pīpas, duškerbas. Nu re, laime nelaimē. Taisīmies jau izgājuši gadu būvēties, bet saimnieks. Ītā tā ceļsim. Ko? Nu. Jā. Pādā man rēksti! Es tā domāju, ka Alberts saimnieks. Glupējs. Tikai gnēda no saimnieka brauc do plotņiku. Pazavēršos, vai jaudaņa zevizla nav opužā. Aha. Jadviga, aizēji, piekopu un izslauku veco klēti, tur amatniekiem būs jādzīvo. Glēsēgo. Pagājušo vasaru es tur gulēju, tagad arī gribu. Es teicu, ej. Nospīmējusim, vītas gana būs. Rokas! Būt pateicis vismaz kā sauc. Edīgais. Paņi Jadviga. Un kā tad tu zini man vārdu? Kam ir raustis, lai dzier, tai beibeļā sacīts. Esmu meistans katolis. Tieši es Markač, katolis. Īsten katoļi ir tikai poļi. Ģitsa! Loba vīta! Kāpēc ir tā? Dienā viss ir tik skaidrs, un kad pienāk nakts, nekas vairs nav saprotams. Nu, tāpēc, ka tumšs.
Varbūt tu vakarā aizmirsi aizboltēt ārdurvis. Skaidri zinu, ka aizboltēju. Atkal. Vaļā. Atkal. Vakarīt arī bija vaļā. Domāju, tu nakts steigādam atstāji. Nē. Es noguļu līdz rītam. Dīvaini. Vai Juris nespētu rast mieru? Ja arī tā būtu, gariem būt netraucē. Tad Enija ar burvestībām atver un staigātē. Es jau sacīju, stāv man aiz muguras, kad es vienatnē kaut ko strādāju. Bet tieši šajās dienās kopš Juris es neesmu manījusi. Nu, varbūt puikas. Nē, es piegāju puikas. Visi trīs gulēja. Man ir bail. Ka tikai tas nenozīmē atkal kādu nelaimi. Re, nu, solījās ilgi dzīvot, bet testaments palika neparakstīts. Jā, bet nu jau veidojas pavisam cita situācija. Mātei, vai kā viņas tas vārds? Katrīna, nu jā. Tai Katrīnai jau no vīra pienākas puse no nārbuļiem. Otra puse ir manto Juris sieva, vienādās daļās ar 3 dēliem. Tad, Katram 4. daļa. 8.
8. Pareizi, katram 8. daļa. Ai. Sašķēlēs tos lielos un varenos nārbuļus. Gan jau sastrīdēsies. Zemes dēļ latvietiem acis ir no pieres. Jā, te nu bija tā ilgā dzīvošana. Bet lai pats sev pieliktu roku. Bet tas Niklaus taču šoziem pašu saimnieku aicināts dzīvoja un strādāja Nārbuļos. Nu, droši vien būs sanīdušies. Nu, kādu tēvu zemi tad Algādziem ar saimnieku dalām? Tu nezini, jo šeit ienācies tāpat kā Niklaus. Ne jau tēvu zemi, bet sieviete. Skaista ainīja. Kā tu domā, kāpēc viņi tik smuka būdām tik ilgi mētās aizsēdējās? Būs deguna pārāk augstu cēlus. Nu, tas arī. Bet es domāju, ka neviens prātīgs ņēmējs neradās, jo viņa bija sadzīvojusi ar Juri bērnu. Bet kur tev bērns? Bērns. Tas atradās Nārbuļu saimnieku kāzgultā. Beigts. Nedzīvi dzimis. Es domāju, ka Niklaus par to neko nezina. Bet es biju klāt. Kāzās lūgts, kā kaimiņš, kaut arī attāls. Nu, protams, es pie gultas nelīdu. Sievu redzēja. Un līdz ar to ar tās kāzas izputēja. Jā, nabaga Ieva. Kas gan viņai viss nebija jāpārdzīvo. Tā gan tanī pusē ar kāzām neveicas. Bet nu jau 7. gads tam vecākajam puikam, ko saimnieks gribēja par mantinieku. Kas zina, ko kā visus šos gadus Juris ar Eniju Daruteģu būda atrodas netālu no Nārbuļiem. Nu, un tikko uzrodās Niklaus un šī precas Juris cilpu kaklā. Es ar tā gribētu. Ko tā? Cilpu? Nē, slepenu, mīļāko. Uz gadiem un smuku. Kāpēc tu nenāc gultā? Es nevaru būt tava sieva. Es gribēju, mēģināju, bet nespēju. Kāpēc? Es nevaru bez tevis. Te ir tava gulta. Nāc. Neuzmācies. Nekad man vairs nepieskaries. Es nožēloju, ka es viņu nenožņaucu tad, kad mēs cīkstījāmies pa sniegu. Ka es viņu nepagrūdu zem krītošās priedes. Tas nebūtu līdzējis. Pasaki, ko labo viņš tev ir izdarījis? Tu esi pārliecināta, ka viņš tevi mīlēja. Bet tu taču mani mīlēji. Kas tik pēkšņi varēja notikt pēc kāzām? Es domāju, ka tikai dzīves var. Kopš viņš ir miris, mēs esam vēl vairāk atšķirti nekā, kad viņš bija dzīves.
Ja sievas pītēs, tad vīram jau nu gan neklājas vērtīties pa grīdu kā sunim. Esmu aizgulējies. Kur? Teicu, viņas gaitas pašai vien zināmas. Ja tu gribi palikt vienīs vīrs, tad parādi viņai, ka tāds esi. Kaut ar varu. Vai kliedz mēs izliksimies, ka nedzirdam? Ko tas nozīmē? Iešu pa vakariem krogā un godos spēlēt. Tur mani vismaz aicina un gaida. Mājās nākšu, kad Enija mani meklēs un sauks. Tā arī viņai pasaki. Labāk tu pats. Pats? Ja viņa no manis vairās. Kas tas durvis dauza? Vējš. Tikai vējš. Mammu! Ko tu te dari? Neidzi, rēķina. Vai tad uz skolā taiksies iet? Nē, Dēliņa. Es jau skolas esmu izgājusi. Tev, Janelīt, ar rudenī būs jāiet. Es gribu, lai jūs visi trīs mācītos. Es nemaz negribu. Būšu karavīrs. Šaušu. Ar šaušanu vienu iztiku nenopelnīsi. Tētis stāstīja. Tētis bija karā. Tur visu dot par velti. Šautenes un mēteli un ēst arī. Tur daudz nošauja. Un tad neko. Neko vairs nevajag. Nu, tad es būšu ģenerālis. Ģenerāļus nenošauja. Viņi sēž štābā. Nekur nespruks, Dēliņa. Būs vien jāmācās, un nevis par ģenerāli, bet par nārbuļu saimnieku. Tu jau esi saimniece, un vecmamma, un tēvs. Mamma, kāpēc viņš bija izkāris mērli? Tētis jau vienreiz mani par to sabāra. Pēc mums nārbuļu saimnieks būs tu, Jānīte, jo tu esi vecākais dēls. Tā ir nolikts no seniem laikiem. Ūfem un Edgaram būs jādodas pasaulē. Mēs visi trīs būsim nārbuļu saimnieki. Tad jau no vienas lielas, stipras saimniecības iznāks trīs nikulīgas. Vectētiņš tā negribēja. Viņš bija noteicis, ka nārbuļus nedrīkst dalīt. Neaiztiec. Nav tā. Atnāca papriecāties Ragana. Varēja likties mierā, kad nu viņš ir miris. Tavs asars vēl priekšā ieva. Pie tām tu pati būsi vainīga. Tāpat kā pie viņa nāves. Es? Tu izaicināji likteni, gribēdam izdzēst viņu. Sirdī mani. Es neko par tevi nezināju. Kāz naktī uzzināja, kāpēc paliki, nebeig prom. Paprasa, vai viņš ar tevi bija laimīgs. Tava sirds zina atbildi. Neko vairs nav iespējams grozīt. Ko tu gribi te vēl nākdama? Te es dzīvoju. Te mēs bijām laimīgi. Te ir viņš. Atdevu to, kas viņam piederēja. Neiedrošinies tai pieskarties. Kas tai pieskarsies, mirs briesmīgā nāvē. Tagad ej!
Tagad. Tagad.